Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis atkal ir vēstījums īsi par galveno, un tad domāsim par to, kas ir galvenais. Es gribu paturpināt vēl šo pielūgsmes tēmu. Tā ir manā dzīvē ieņēmusi lielu lomu, un tā es ticu, ka Dievs mani, laikam jau man vēlreiz ir jāizstāsta, kā Dievs man parādīja, kāda tam ir nozīme. Es jau esmu dalījusies, bet, kā saka mācītājs Agris, laikam kļūstu veca, pārāk bieži atkārtojos. Kad es meklēju Dievu klātbūtni, vietu, kur es viņu varu labāk piedzīvot, tajā laikā man svarīgs bija vārds no kanceles. Un tā kā es nevarēju regulāri, man bija tādi finansiālie resursi, par sabiedrisko transportu mans prāts tik tālu nebija aizdomājies. Es mēģināju, es centos, es gribēju piedzīvot Dievu šeit, jo viņš ir apsolījis. Šajā pašā telpā, kurā es šobrīd atrodos, es nolēmu, ka 1 stundu es pavadīšu Dievu pielūgsmē. Sagrupēju, sameklēju dziesmas kādā secībā atsevišķā sarakstā. Tas saraksts ir atrodams Ingres Krūmiņas YouTube kanālā pielūgsmei. Viņš ar laiku tika papildināts, un šī tagad ļoti, ļoti garš. Un kādā tādā vakarā es jau vairākus mēnešus tā pavadīju laiku, un man likās, ka es nepiedzīvoju Dievu klātbūtni. Un Dievs man atbildēja. Protams, šī mūzika skanēja caur datoru, un pēc kārtējā vakara stundas pielūgsmē un dziesmās, un tur bija gan asaras, gan smieklis, kaut kas tur bija. Es nolēmu beigt, piecēlos no savas lūkšanu vietas un piesēdos pie datora, un aiz tās pēdējā ieraksta bija dziesmas, YouTube pārslēgt uz nākamo, un es ticu, Dievs pats man ieveda tādā pielūgsmē. Tas bija Bethel Church dievkalpojuma ieraksts no 17. gada 1. janvāra. Tā dievkalpojuma pielūgsme. Un es nevaru aprakstīt, kas tobrīd notika. Man tas tik ļoti patika, un es to tik ļoti baudīju fiziski. Tagad es saprotu, ka tā bija Dieva klātbūtne. Toreiz es to nesapratu, un tas bija tik patīkami fiziski, ka es to dievkalpojumu attinu atpakaļ un klausījos vēlreiz. Tas nebija viss dievkalpojums, tā bija tikai pielūgsmes daļa. Es viņu attinu atpakaļ, jo viņš tur stundu ar minūtēm kaut kādu bija. Un klausījos un baudīju, un bija vietas, kur jau sāku dziedāt līdzi, kāda no dziesmām bija dzirdēta. Un tad kaut kādā brīdī domāju, pietiek. Un es paskatos pulkstenī 3:51. No 10 vakarā līdz 4 rītā es biju atradusies Dieva klātbūtnē. Un tad es sapratu, kas ir patiesa pielūgsme garā un patiesībā. Un sākot no tās dienas, man bija svarīga pielūgsme dievkalpojumā, jo to atšķir. Pēc tās reizes es vienkārši fiziski izjūtu, kad slavēšana notika tā sakot ķeksīši pēc, kad tas cilvēks, kurš ir slavēšanā, ka viņš to dara pienākumu pēc, ka viņa sirds neslavē Dievu. Vēl vairāk viņš ir nobijies un sabijies, un personīgi man tas ļoti traucēja pielūgt. Es nevarēju atbrīvot savu sirdi Dievu priekšā. Tas traucēja visā. Protams, man bija jāsasien un jāparalizē un jāpadzen šīs emocijas un šīs sajūtas, ko es diemžēl neizdarīju. Bet es sapratu, ka tikai patiesā pielūgsmē nonāk Dieva klātbūtne.
Tikai patiesā pielūgsmē aiziet prom visas šaubas, visas sāpes, visas problēmas. Un pavisam nesen es dzirdēju kādu pielūdzēju sakām. Viņš saka tā: pielūgsme ieved tevi debesīs tuvu Dieva sirdī un nodot Dieva sirds vēsti tavai sirdī. Brīnišķīgi vārdi. Un pārdomājot viņa teikto, jau tad, kad es pierakstīju, sapratu, tikai pielūgsmē notiek miedarbība. Mana miedarbība ar Dievu. Es esmu cilvēks, kas grib no Dieva vairāk. Kā dzied Valdis Indrišonuks, es gribu daudz vairāk, kā savu dzīvi piepildīt. Es gribu daudz vairāk. Un Dievam ir vairāk priekš tevis. Un kā es gribētu, lai tev arī ir slāpes saņemt no Dieva vairāk. Nevis iet pašam ar saviem elkonīšiem un sisties, kā es māku, jo es esmu gudrāks un Dievam nav atbildes. Bet sagaidīt no Dieva. Dievam ir atbildes. Un starp citu, pielūgsme ir viens no veidiem, kā saņemt atbildes no Dieva. Un es atgriezīšos pie pāris dienas atpakaļ uzdotā jautājumu, bet ko tādi, ja man nav dziedamās rīkles? Ja dziesmas mani nepiesaista, tad tev ir kaut kas cits, kas tev ļoti patīk, un Dievs to zina, jo Dievs tevī šo patiku ir ielicis, un tas ir tavs veids, kā viņu pielūgt. Jo visi mēs nevaram būt dziedātāji, bet pielūdzēji gan mēs varam būt visi. Pasēd un padomā, pajautā Dievam, kas ir tas tavs veids, kā tu viņu var pielūgt garām patiesībām. Vai sēžot un pārdomājot to, ko viņš teicis. Vai lasot balsī, kur ir mana lādīte, vai lasot balsī izrakstītos apsolījumus, ko viņš tev ir apsolījis. Veidi var būt dažādi. Varbūt tavs veids ir ravējot zāli no puķa dobēm vai no dārza. Un tu teiksi, ko tad ziemā taču tāda darba nav? Tu atradīsi savu veidu, kā tu pielūgsi. Dievs tev to atklās. Taču es iesaku silti. Atrodi veidu, kā veltīt sevi pielūgsmē, kur tu Dievam vari tikai pateikties. Par visu ir samaksāts, viss ir nodrošināts. Apsolījumi, ko viņš teica, kā teica Smits Viglsvorts, ir absolūta bezdievība prasīt un lūgt no Dieva to, ko viņš mums ir devis šeit, savā vārdā. Un, ja tas, kas tev ir apsolīts, ir vecajā derībā, tad 2. Korintiešiem 1:20 saka, ka visi Dieva apsolījumi Kristū Jēzū ir jā un āmen. Es te bišķi izšaubījos, vai tas bija tiešām 2. Korintiešiem, tā ir 1. Dūlī pārliecināšos, jo man arī viņas jūg. Man jūg šīs raksturvietas reizēm, piedodiet. Bet, jā, tā ir 2. vēstule Korintiešiem, 1. nodaļa. Jaunajā tulkojumā ir teikts tā: cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir jā, un caur Kristu mūsu āmen Dieva slavai. Tātad Kristus viņus jau ir piepildījis. Man vajag ticību. Un tāpēc Smits Viglsvorts teica, tā ir absolūta bezdievība prasīt no Dieva to, ko viņš jau ir iedevis savā vārdā. Ticēsim Dievam un pielūgsim viņu. Pielūgsim viņu garā un patiesībā. Lai nāk pār mums viņa godība, lai nāk pār mums viņa laipnība. Un tad tiešām pienāk tādi brīži, kad liekas, nevajag ne debesis, ne zemi, ne ēst, ne dzert, ne mašīnu, ne paklausīgus bērnus, ne labu vīru. Jo Dieva godība piepilda un visu aizstāja.
Dievs ir labs, un tevi viņš ļoti mīl. Tēvs, mēs tevi gribam pielūgt garā un patiesībā. Mēs gribam slavēt un cildināt tavu vārdu un pateikties tev, Dievs. Izlai savu godību šobrīd šeit un pie ikviena, kas tagad tevi dzird, kas tevi klausās caur šo vēstījumu, kungs. Tā neesmu es, kas runā. Tas esi tu mans Dievs, jo es tev to lūdzu. Un es teicu, pieskaries ikvienam, un lai tavā klātbūtnē pazūd visas raizes, izzūd visas sāpes Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet prom vilšanās, sarūktinājums Jēzus Kristus vārdā, jo nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un es pasludinu dzīvību, augšām celšanos, gaismu un sakārtotību tavā dzīvē Jēzus Kristus vārdā. Un viss, ko tu vari darīt, es pateicos, es pieņemu un paņemu to. Tas ir mans. Tēvs, es tev pateicos. Es pateicos, ka tu apstiprini savu vārdu ar brīnumiem un zīmēm, ka iznīkst viss, kas nav tevis stādīts, un paceļas jauna dzīvība, jauns spēks, jauna gudrība no tevis, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.